Publisko iepirkumu likumā veikti grozījumi, kas būtiski ietekmē iepirkumu procedūru, kā stāsta iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja Dace Gaile. Īpaši akcentējumi ir grozījumi, kas saistīti ar līguma grozījumu ierobežošanu. Šiem grozījumiem būs arī tālākas iespējams sekas saistībā ar vēl plānotajām izmaiņām, ka pasūtītājs varētu tikt sodīts par neatbilstošu līguma grozīšanu pretēji tam, kāda ir bijuši nosacījumi iepirkumā. Jautājumi, kas ir saistīti ar apakšu uzņēmēju piesaistīšanu, kontroli, tālāku nomaiņu. Ja, tie ir diezgan būtiskas izmaiņas un rada ļoti nopietnus pienākumus pasūtītājiem attiecībā uz šo apakšu uzņēmēju izvērtēšanu. Izmaiņas, kas ir saistītas ar situācijām, kad iepirkumā piedalās tikai viens piegādātājs, kas ir spējis izpildīt kvalifikācijas prasības, šis regulējums, diemžēl, ir uzrādījis arī zināmas problēmas un teiksim, Eiropas fondu projektos, kur diezgan bieži ir šīs situācijas. Jā, pasūtītājs ir spiests pārtraukt konkursu, un tas, protams, ietekmē fonda apguvu un ir jāpaskatās, vai ir ideālākais šī regulējuma redakcijas variants likumā šobrīd. Kā norāda Gaila, pasūtītāja puse ir labi informēta un zinoša par grozījumiem publisko iepirkumu likumā. Arī lielākie piegādātāji ir pietiekami kompetenti. Problēmas varētu rasties saistībā ar mazajiem iepirkumiem, kas sasniedz aptuveni 70% no iepirkuma skaita. Arī mazo iepirkumu regulējumā ir veiktas izmaiņas. Tur ir gan izmaiņas attiecībā uz ierobežojumiem prasīt informāciju, kuru pasūtītājs var iegūt pats, tāda šī administratīvā sloga samazināšana, gan ierobežojumi prasīt piedāvājumā lietas, kas jau ir daļēji pakalpojumu līguma izpilde, vai pieņemsim sagatavot tādus jau daļēji šo līguma izpildi, kas ir autortiesību objekts, piemēram, izstrādātu metu, jau pieprasīt kā piedāvājuma sastāvdaļa, ja iepirkuma priekšmets ir, pieņemsim, projektēšanas pakalpojums. Ja. Tā kā šīs izmaiņas ir interesantas, ir precizēti gadījumi, kad šos te sākuma paziņojums pasūtītājs var nelikt, un šis iepirkums veidojas jau tāds kā tiešā piešķiršana, tikai rezultātu paziņojums ir jāpublicē. Tā kā tur ir diezgan daudz izmaiņu, un par tām es varbūt bažījos, ka tās varbūt varētu paslīdēt garām. Konferencē Publiskie iepirkumi 2013 ar publisko iepirkumu juridiskajām niansēm iepazīstināja Zvērināta advokātu biroja BDO Zelmens & Liberta partneris Valnis Bergs. Viņš atklāja, ka no organizētāju puses visizplatītākā kļūda ir iepirkuma dokumentācijas neprecīza sagatavošana, nepietiekama detalizācijas pakāpe prasībās. Ļoti bieži vien pasūtītāji kļūdās tehniskās dokumentācijas prasībās vai arī izvirzā kādas vērtējuma prasības, kur brīžiem domā, vai tā ir kļūda, vai tas tiek darīts apzināti, lai ierobežotu pretendentu loku. Un ir skaidrs, ka ja pasūtītāji tā darīs, tad šāds iepirkuma process būs neveiksmīgs. Kā vēl viena ļoti izplatīta kļūda ir iepirkuma līguma tāda nepietiekama izstrāde, vai nu arī nepamatota prasību iekļaušana, vai vispār tikai standarta līguma veidlapas paņemšana, nesaprotot, kādas būs šīs sekas. Un arī ar to ir ļoti grūti cīnīties, un bieži vien, ja tā ir noticis, tad šis iepirkums ir lemts neveiksmei. Bergs norāda, ka vienmēr vajadzētu pievērst uzmanību visas dokumentācijas sagatavošanā, nelietot nolikumos vispārīgas frāzes un iepriekš izrunāt, kādas ir konkrētās prasības, kuras ietvers nolikumā, specifikācijā, līguma projektā un tikai pēc tam izsludināt iepirkumu. To mēs redzam arī pēc daudzajiem pasūtītāju uzdotajiem jautājumiem, kad viņiem kaut kas nav skaidrs, ka dažādas noteikumus var interpretēt ļoti dažādā veidā. Un tam visam ir jāpievērš uzmanība jau pašā projekta sākumā, saprotot, ko jūs pirksiet un kādas tad ir šīs vēlmes, lai tas, ko jūs nopirksiet, pēc tam arī atbilstu tam, ko jūs vēlaties. Konferenci Publiskie iepirkumi 2013 organizē biznesa portāls Nozare LV un Zvērinātu advokātu birojas BDO Zelmens & Liberta.